50% tas varbūtība ir 13. gada vidum? Nu, 50-50 ir, jo mēs jau nevaram pateikt, kā lēms attiecīgi politiķi, jo es jau viena šos lēmumus, lai mainītu likumus, nevaru noteikt. Nu, bet, lai tādu koncepciju ieviestu, vispirms ir jānoskaidro veselības ministrijai kopā ar finanšu ministriju un citām ministrijām, ko tad vispār valsts spēj šobrīd atmaksāt tiem cilvēkiem, kur maksā. Mums ir noteikts satversmē, kā visiem iedzīvotājiem garantē tātad veselības aprūpes minimumu. Bet kas ir šis minimums? Minimums ir neatliekamā palīdzība. Bet neatliekamā palīdzība, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka atmaksā tātad šo pakalpojumu brigāde atved līdz slimnīcai, par to cilvēkam nav jāmaksā, cilvēku uzņem nodaļā un viņam jāsāk maksāt. Bet kas tas saņem palīdzību? Nu, bet kādu palīdzību viņam jāzina? Ja, teiksim, mēs runājam par to, kas tiek patreiz maksāts, tad ejot pie ģimenes ārsta, šis viens lats ir 1/10 daļa no īstās izmaksas. Līdz ar to tas ir līdzmaksājums, nevis maksas pakalpojums. Bet šī būs interesanta lieta nākotnē, ja neatliekamo palīdzību, kā mēs te runājām, atmaksās visiem, tad gan aizvedīs līdz slimnīcai, sniegs pirmo palīdzību. Bet tā tas arī tagad ir. Brigāde aizved līdz slimnīcai, novērš dzīvībai esošās briesmas, cilvēks vēl ir smagā stāvoklī, viņš sāk maksāt. Ļoti daudz cilvēku nesaprot, kāpēc viņiem jāmaksā ir, Viņi it kā grib saņemt no valsts neatliekamo palīdzību, bet viņiem, ejot no slimnīcas ārā, 200-300 lati šobrīd jāsamaksā. Tā nav skaidrība. Ko ministrijai jāievieš skaidrība, kas ir neatliekamās palīdzības minimums. Jo tad pēc tam vajadzēs šo tiem cilvēkiem, kas maksā... Nu, bet skaidrs, mēs gribam nodokļu maksātāji zināt, kas tas ir. Un tad, jo tad tur tāds haoss radīsies, kad sāks to koncepciju palaist dzīvē. 1046. noteikumi ļoti skaidri pasaka, kas ir neatliekamā palīdzība dzīvības funkciju glābšanai. Milzīgs saraksts, milzīgs, ko nevar nodrošināt par valsts šobrīd esošo finansējumu. Un līdz ar to viņas tiek arī šie stāvokļi uzskaitīti. Un tas, kas tiek samaksāts, nav pakalpojuma samaksa, bet līdzmaksājuma daļa. Un tad tādā gadījumā, tad par dienu nebūtu jāmaksā un vairāk. Un tā ir tā un šo pakalpojumu saņem viss. Šo viņi maksā. Tie, kuri valsts budžetu pašu un lūpļus. Godīgais tiek diskusijas. Lielai nesamaksāšana. Nodokļu maksāja. Aiziet. Tad viņi meklē šos cilvēkus, jo daļa vispār tiešām aiz kauna, vai ne? Viņi neparādās tur vairāk, viņiem tās naudas nav. Tā ir milzīga daļa Latvijas iedzīvotāju. Šobrīd nevar samaksāt. Tā daļa, kura ir trūcīgie, ir atbrīvot no pilnīgi visām iemaksām. Nav runa par trūcīgajiem. Trūcīgie ir tie, kuriem ir grūti samaksāt. Viņiem tiek samaksāta gan līdzmaksājuma daļa ambulatori, līdzmaksājuma daļa stacionārā, līdzmaksājuma daļa kompensējumiem medikamentiem. Īstenībā tā ir zelta polise. Tas ir tiem, kam ir šis status, nevienības kundze. Kas ir uz šīs pašas robežas vai drusciņu vairāk, un viņiem reāli mājasaimniecībā paliek vēl mazāk ienākumu, dažkārt kā mazturīgajiem. Tādēļ ir vajadzīgs skaidri pateikt, ka 38% ēnu ekonomika ir tā, kas dos šo papildus naudu, lai varētu samazināt līdzmaksājumu. Jums ir pilnīgi taisnība. Mums ir vajadzīga nozīmīgi vairāk finansējuma daļa, lai samazinātu visa veida līdzmaksājumu un dotu vairāk pakalpojumu. Tagad tajā nākotnē esi galvenais. Vēl viena lieta, ko lūdzu precizēt. Dažos avotos ir lasāms, ka tikai tiks iezīmēts, kurš maksā vai kurš nemaksā. Bet dažos avotos mēs redzam, ka tomēr daļa no nodokļa tiks iezīmēta medicīnai. Kur versija ir pareiza?
Pareiza versija ir tāda, ka iezīmētā daļa tiek nosaukta par veselības nodokli, un kurš maksā veselības nodokli, tas ir obligāti apdrošināts. Tad noteikta daļa. No iedzīvotāja ienākuma. Cik liela šī daļa? Jā, un tam principā nav nekāda nozīme, cik šī daļa ir liela, jo izlietojums ir solidārs, un dažādās Eiropas valstīs iezīmētā daļa būtiski atšķirās. Ja, piemēram, Īrijā tā ir 2%, tad, teiksim, Lietuvā tā ir 9%, Igaunijā tā ir 13%. Tas jums ir jājautā Finanšu ministrijai, jo kopš 24. februāra nodokļu daļa un kādā veidā tas tiek tālāk virzīts nodokļu politikai, Finanšu ministrijas sadaļa. Bet jums taču arī interesē, kāda daļa no nodokļa būs veselības nodokļa? Mēs piedāvājām 5%, jo iedzīvotāja ienākuma daļa, kas ir 5%, šodien paliek valstī. Tādā gadījumā nodokļu politika netiek mainīta nekādā veidā. Nekas nemainās tas, ko maksā cilvēks kā nodokli. Viņam nav jāmaksā neviens santīms vairāk. Pašvaldības nekādā veidā necieš no šāda veida izmaiņas. No ienākuma nodokļa. 5% veselības. No iedzīvotāja ienākuma nodokļa. Lietuvā tas ir 9%. Igaunijā tas ir 13%. Šis ir pie mums, kas ir jā. Bet vai tas nesajauks visus valsts budžeta veidošanas principus? Nē, nesajauks. Citas nozars arī sāks prasīt, lai visu laiku par to ir cīnījušies un tam līdzīgi. Finanšu ministrs diezgan man liekas, ir iebildes, ka mums ir paredzēta valsts dotācija, un pēkšņi tagad sāks kaut kādu... Finanšu ministrs konkrēti pēdējā tikšanās reizē 29. martā apstiprināja, iezīmējot vienu vai otru nodokli, vienalga šis veselības nodoklis tiks virzīts. Man vienkārši bija precizējuši, ka tu teici to, ko vienalga saņem tas cilvēks, kurš nemaksā nodokļus. Tur bija neatliekamā grūtniecība. Man interesē par infekcijām, jo ir tas viens labais stāsts, kur mēs apzinām par Bulgāriju. Ja? Bet tā kā lai cik te zināt, stāsti par to, ka tur ievies līdzīga sistēma, protams, ka tur ir liela kopiena ar čigāniem, nekas aizvainojoši, bet viņi tā kā drusku ir ārpus no visa stāsta. Ja? Un rezultātā tur izveidojās tuberkulozes perēklis, kā rezultātā Brisele sajūg prātā no tā visu un pateica Bulgāriem vairāk gan tā nedariet. Kas tiek saprast ar to infekciju? Jā, es uzreiz atbildēšu. Pirmkārt, Bulgārijā nebija iekļauta bērnu vakcinācija. Mums visi bērni 100% saņem visu palīdzību. Līdz ar to vakcinācija nekādā veidā netiek traucēta. Un mums ir viens no visbagātākajiem un vislabāk apmaksātajiem vakcinācijas kalendāriem Eiropā. Tas vārds visbagātākajiem, tas... ir 8 vakcīnas, tad mums ir 13. Un tas tiešām ir izcili, jo... Bet tad tos bērnus arī tad... Pilnīgi 100% līdz 18 gadu bērni saņem pilnīgi visu programmu. Otrakārt, kas ir ar infekcijas slimībām. Tās infekcijas, kas apdraud vai nu paša cilvēka dzīvību, veselību vai sabiedrību, visas tiek iekļautas no valsts apmaksātajā obligātajā sadaļā. Ja kāds bērniņš pie mums nesaņem jūs pieminēto bagāto programmu... Vakcināciju visi saņem. Tad, ja kāds tomēr nesaņem, tad tas ir pārkāpums, tad viņam jāvērš, ka jūs pat to teicāt. Viņam ir jāsaņem. Mums ir problēma ar to, ka šī vakcinācija nenotiek. Encefalīts arī ietilpst? Tas nav šajā programmā. Bet īstenībā tas arī par to varētu būt jautājums, jo ir jo īpaši arī reģioni, kur tās inficētās sērces ir aktīvākas, un jo īpaši daudz bērnu ģimenes gribat atbalstīt, tur... Es jums piekrītu. Mēs varētu papildināt kalendāru vēl ļoti. Vakcinācijas jautājums ļoti plašs, bet sakarā ar šiem nodokļiem, par to, ka būs šie ieņēmumi. Man te priekšā ir jaunākais Eurostat izdevums, un tur ir prognoze par visām Eiropas Savienības valstīm. Šeit ir norādīts, ka 2060. gadā Latvijai no IKP medicīnai atvēlēt 4,1%. Un tie skaitļi, ja viņi nav ņemti no ielas, tie ņemti no mūsu valsts pārvaldes iestādēm. Tad kā to izskaidrot? Šo te, ka tā nauda nāks, un šo te, jā, 2000, tas ir statistika no 2010. līdz 2060. gadam. Un šeit ir skaidri rakstīt 4,1%. Plānotais, jā, plānotais 4,1. Kāpēc tā? Neiet kopā ar to, ko jūs stāstat. Katrā gadījumā no mums šāda informācija nav dota. Bet kas tad ir devis kādas slepenie dienas? Nē, es jums atbildu, no mums šāda informācija nav dota. Iepriekšējie sliktie ministri? Es nezinu, es jums nevaru pateikt, jo no mums pilnīgi noteikti... to, ka tas ir no ministrijas un valsts pārvaldes iestādes. Katrā gadījumā šajos 5-6 mēnešos, kamēr ir šī valdība, pilnīgi noteikti mēs šādu informāciju neesam snieguši. Bet tad noskaidrojot, jo tas jau aiziet
aiziet plaša mērogā. Iztirzāt šo jautājumu. Mēs neesam tādu Tiesim par nodokļu. Arī par sasaisti ar nodokļu. Kā jūs lēšat, par cik tie ieņēmumi vai tas veselības aprūpes budžets gross varētu palielināties, paplašināties? Jo, es precīzi arī nepateikšu, bet, manuprāt, vairāk tomēr tā, ka cilvēki, kas tajā ēnu ekonomikā nodarbināti, labi ir arī, kas pilnīgi melni strādā un neko nemaksā, bet liela daļa, kas kaut ko maksā un daļu saņem aploksnē. Bet tā jūsu piedāvātā sistēma, viņa necīnās ar to, lai šo legālo daļu palielinātu, jo vienalga, cik tu maksā nodokļos, tev pakalpojumu grozs būs vienāds. Man jums ir jāsaka, jūs gribat, lai es izdaru visu ministriju darbu. Lai es strādāju gan par nodokļu izstrādi, gan kā valsts ieņēmumu dienestu funkciju, gan apkaroju ēnu ekonomiku. Es viena visu nevaru izdarīt, līdz ar to es piedāvāju reāli to, kā dara pārējās Eiropas Savienības valstīs. Ja mēs iezīmējam šo maksāšanas faktu, tad tajā gadījumā mēs nevaram runāt par konkrēti tikai naudu veselībai, jo ļoti liela daļa no tiem iedzīvotājiem, kuri ir ēnu ekonomikā, vienkārši legalizē savu darbību. Un tā nav konkrēti nauda tikai veselībai, bet tā ir konkrēti valsts budžeta nauda. Vai viņi tāpēc legalizēsies, ja viņi protams, ka viņi legalizēsies. Man nav paredzētas, bet to daļēji visās valstīs ir legalizējušies. 2005. gadā, kad Igaunija pārgājuši šo sistēmu, viņiem šodien nemaksātāji 3–4–5%. Jā, bet tāpat laikā Igaunijas nebija pieminēta 13%. Ļaujiet varbūt arī man atbildēt, ja jūs jautājat. Tad Lietuvā 2009. gadā tika pieņemts likums par obligāto veselības apdrošināšanu. Kopš tā laika ēnu ekonomika ir būtiski mazinājusies un atkal parādās tie paši apmēram 4–5%, kuri ir nodokļu nemaksātāji, un tā ir motivācija. Jo tajā gadījumā, kad viens no ģimenes nonāk tajā situācijā, kad par visu ir jāmaksā pilnībā, tad ērtāk un vienkāršāk ir sevi apdrošināt. Tajā pat Lietuvā par iepriekšējo periodu, ja tu neesi gadu maksājis nodokļus, tad tev ir iespēja arī ieiet sistēmā. Ir divi veidi. Viens no tiem ir, ka tu samaksā 3 minimālās algas, kas viņiem ir 500 eiro, un ar to dienu tu ieeji sistēmā un saņem plānu palīdzību. Otra iespēja ir tā, ka tu sāc maksāt nodokļus, bet tad tu nesaņem nākamajā dienā palīdzību. Tad ir jāpaiet zināmam laika periodam, lai varētu iekļūt tajā sistēmā, kas ir obligātā veselības apdrošināšana. Bet tagad ļaujiet atkal uzdot jautājumus. Jā, lai tā motivācija cilvēkiem būtu skaidrāk un redzētu, kāpēc viņiem tur varbūt vairāk maksāt. Ja? Es minēju, tāpat Igaunija, viņi ir 13% aiziet veselības aprūpē. Mums varbūt būs 5%. Ja? Un tas pakalpojumu grosts tur arī daudz lielāks. Viņiem ir daudz mazāks līdzmaksājums Igaunijā. Bet es saprotu, ka jūs nepiedāvājat būtiski paplašināt šo pakalpojumu saņemamo klāstu un samazināt šo esošo līdzmaksājumu. Tas, ko Māra minēja, ka ir šie lielie parādi, vai tāpēc, ka cilvēkam tagad 200 latu vietā viņš maksās vairs par tiem pakalpojumiem, ko maksā šodien maksājums 200 latu. Ir ārsti to ir apliecinājuši, un mēs esam rakstījuši, ir 200 pāri latu. Un tāpēc rodas jautājums, ja pašreizēji nodokļu maksātāji nevar samaksāt, tad tie, kuri nemaksā tos nodokļus, viņiem prasīs vēl 3 reizes vairāk maksāt. Viņi taču tāpat nemaksās. Ko tu darīsi? Jautājums. Jūs gribat, lai mūsu valstī nemaksā nodokļus? Nē, es gribu, lai maksā. Kādēļ jūs tik aktīvi aizstāvat to sabiedrības daļu? Nē, nav pats tas kāpēc šie cilvēki nevarētu legalizēt savu darbu? Mēs gribam, lai jūs mūs pārliecināt, ka tā sistēma ies vaļā. Tādēļ nevis aizstāvat. Jums jautāju. Kādēļ jūs nesakat, ka godīgais nodokļu maksātājs ir pelnījis maksāt mazāku pacienta līdzmaksājumu? Tieši par to ir jautājums, ka godīgi, vai godīgais nodokļu maksātājs tagad nemaksās ar šos 200 latus, bet 50, piemēram. Protams. Tāpēc, kad ir vajadzīga kopējā nauda, protams, kad viņam būs, tas nenotiks varbūt nākamajā dienā, bet tad, kad šajā budžetā kopējā summa pieaugs, tad samazināsies gan līdzmaksājums, gan pieaugs mediķu alga. Man ir organizatorisks jautājums. Varbūt, ka jūs varētu arī ļaut man atbildēt. Jūs tikai jautājat. 4 cilvēki jautā, ko viens nevar atbildēt. Ministrs kundze, mēs sakārtosim domas. Mums ir jāpiesaka reklāmas pauze, un šai brīdī mēs sakārtosim jautājumus un atbildes. Reklāmas pauze. Es dodos uz jauno pasauli un vairs neatgriezīšos.
Man grūti iedomāties, ka Jēzum būtu iebildumi. Ko es varētu izdarīt, lai tu justos laimīga? Vai es jūs vēlāk redzēšu? Iespējams. Zem mums ir pārāk daudz ūdens. Es negribu atvadīties. Stūri pa labi, ser. Nekādu briesmu nav. Kuģis nevar nogrimt. Es lūdzu Dievu, mēs sēdēsim te un cieši apskausim viens otru. Aizraujoša ģimenes dzīve, cilvēciskas vājības un mediju uzmanība. Vēl nevienam Francijas prezidentam nav izdevies tik pikanti saduļķot politiskos ūdeņus. Pirms Francijas prezidenta vēlēšanām dokumentālās filmas Kas ir Sarkozy televīzijas pirmizrāde. Otrdien, 10. vakarā, LTV 1. 25. reizi latviešu kino oriģināla darbi tiekas festivālā Lielais Kristaps. Šogad balvas tiks sadalītas 23 nominācijās. Nacionālā filmu festivāla Lielais Kristaps 2012 noslēguma ceremonijas tiešraide. Sestdien, 9:15 vakarā, LTV 1. Es ceru, ka arī šodien Rudolfs mums daudziem uzdos personīgi daudz jautājumu. Viņš visu dara no sirds. Taisa kino, būvē lamatas un spēlē klavieres. Tajā visā ir kaut kas baiss un valdzinošs. Neparasts stāsts, kas aizkustinājis Latviju un pasauli. Starptautiski atzītās latviešu dokumentālās filmas Kā tev klājas Rudolf Ming televīzijas pirmizrāde. Svētdien, 10. vakarā, LTV 1. Pirms filmas 100 gramu kultūras kinoklubs. Kas kopīgs senai tradīcijai un mīklainu slepkavību ķēdei? Un kur meklējams atrisinājums? Mantojumā, greizsirdībā vai reliģijā? Talantīgajam inspektoram Barnabijam ir vairākas versijas. Seriāls Midsomeras slepkavības. Šovakar 10:10 LTV 1. Simtā panta preses kurs mūsu diskusijas turpinās.